Tu bildi neuztaisi. Es ļoti atvainojos. Viss ir slikti. Ir. 2 minūtes laikā 3 līdzekļus. Mājas un līdeku paradīze. Burtnieks pagaidām gan uz treniņos tur ir gājis kā gājis, bet tūtās kāpsim laivā, iebrauksim kopā ar Lindu Dombrovsku uzcapēt, kura ir arī operators, bet maziņš ieskatiņš par piekabēm. Teiksim tā, kad šito man ir jautājuši, ko vajag darīt un kā vajag darīt. Es teiktu, ja tev ir stikla šķiedras laiva, obligāti vajag dēļu piekabi. Jo tad tas viss svars izsvarojās pa visurieni. Alternatīva ir reku šitāds te aparāts ar ļoti daudz ruļiem, kuri pielāgojās un ieņem tavējās laivas vietu. Un nav lauciens tikai uz ķīļa, kā būtu ruļu piekabei. Un, tas ir forši, un pie kam dēļu piekabē vienīgais mīnus ir tāds, ka, lai tu ieslipotos vai izslipotos, vajag ļoti dziļi ielaist iekšā piekabi, lai varētu uzbraukt virsū ar ruļiem. Tomēr tu ar vinču vari uzkuķīt to laivu augšā arī tad, ja nav viņa ielaist ūdenī. Šitien, te ir apvienots viss, un es teiktu, ka šitā ir labākā piekabe, ar kādu es esmu savējo laivu pārvietojis. Un, ja interesē, apskatieties autopiekabes.lv. Viņai ir atbalsts gan uz ķīļa, gan arī visi sāni, viss ir nobalstīts. Tā kā, tas ir mazais ieskatiņš pa piekabēm, bet mēs braucam sopēt. Kāds ir šogad maijā burtnieks? Spītīgs. Ļoti zems ūdens līmenis, reku var redzēt, standartā ir 70 cm klāt. Līdz ar to tās vietas, kur mēs iepriekš esam sopējuši, tur ir tagad pļava, tur var govs ganīt. Attiecīgi vajag pielāgoties, vajag pameklēt, bet zivis mēs ķeram tāpatās. Vakar visu dienu bija ūdenī, 20-30 līdekā mēs izvilkām. Un viena lieta ir, kas ir jāņem vērā, ja jūs tagad braucat uz burtnieku, kā jau es teicu, ir līmenis vaiprātīgi zems. Un pat no ezera priedēm braucot ārā, viņi ir malači, viņi ir atzīmējuši bojas ceļu, kurā ir jābrauc augšā. Nevis augšā, bet ārā, bet motoram jābūt ir gaisā tāpatās. Mēs vakardien izbraucām ar domu, kad viss jau, kas tur vēl var būt. Un tāpatās uz akmeņa uzsitām dzenskruvi. Paldies Dievam, ka tas bija lēnā gaitā, un tur nebija nekāds ātrums. Tā kā līdz tam brīdim, kad tu esi rītīgi iekšā ezerā, vajag to motoru celt augšā. Es esmu šeit 4., 5., 6. Sestdien mums te ir raugu mači, kas ir mums te katru gadu. Viņi nav publiski, attiecīgi, mēs vienkārši pulciņš ar čuvakiem savācamies un tad nostartējam. Mums īstenībā vakardien mēs bijām šeit 2 laivas. Es biju kopā ar Jāni Bērziņu un bija Johans no Zviedrijas. Par to ir vispār atsevišķi stāsts, jo es nesaprotu, kāpēc no Zviedrijas līda, ka Eldorado jābrauc pie mums uz Latviju. Attiecīgi mēs laikam esam baigi forši un viņam patīk pie mums patusēties un pacopēt. Bet viņš bija kopā ar Māri Poikānu un mēs uztaisījām mini mačus. Mums bija nosacījums tāds, kad mēs ar Jānu Bērziņu ķērām tikai pa sarām. Reku, ir šitais te. Un viņi ķēra ar dzelžiem. Tur bija čatrbaiti, spinnerbaiti, šūpiņi, rociņi. Kā viņiem gāja, baigi nekomentējuši, bet izmasējām viņus ļoti smagi. Teiksim tā, mēs vakar to loģiku nesaprātām, jo mēs te principā
laikam svarīgākais ir saprast to domu, kur tā zivs ir. Ok, jā, skaidrs ir līči, kuros viņi ir, kuros viņi nav. Bet svarīgākais ir saprast, vai viņi ir iekšā pilnīgākajos doņos, kur ir, nezinu, 20 cm dziļums. Vai viņa ir lēpenais, kas tagad aug augšā, un daudzās vietās lēpenis jau ir pilnīgi augšā. Ka pa viņām bez offseta pastrādāt ir ļoti grūti. Nu, un tad ir vēl kāns līdeklis. Nu, tad tās 3 pozīcijas saprast, kur kas notiek, nu, tas ir būtiski. Mēs vakar nesapratām, tāpēc, ka mēs vakar dabūjām zīvis gan, un nebija neviens izteikts tāds rajons, kuros viņas bija visvairāk. Es jau noķēru šo te, kā viņi sauc. Draugi vienkārši. Vienkārši. Ja. Help, rekur profesionāls uzreiz. Tā labi, kur tu viņu iestādīji? Viss sabojāja visu pasākumu. Tikai es kā metu tā iemetu. Vakar te visu dienu bija, es nevienu šitādu te nedabūju. Sorry. Vai būtu vali noķēru? Nu kur, nu kā, nu kāpēc? Es tev nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Reku viņš te kaut kur ir, man liekas. Arvis ir sajūsmā par manām spējām. Pirmais metiens. Paldies. Es tev esmu basaru parādā, ja? Tu basaru, tā paldiņu maksā. Bet tu makšķerēšanas veikalā strādā. Tev ir atlaides. Es viņu nopirku tā kā priekš sevis. Nu tā sanāca, nu neko nevar darīt. Kā metu tā sanāca. Jā. Tas nebija speciāli, ja? Jā. Varbūt tas uz veiksmi, ne? Jā. Sipu. Kā tev ar rituāliem? Kā man liekas, ka visi makšķernieki ir bišķiņi galvā sisti vai kā to nosaukt, jo nu, man liekas, katram ir kaut kāda mazā fīčiņa, ko viņš paņem un ko viņš īsteno. Teiksim, man ir, labi, nu, pirmā mājā uzvalkās vienmēr uz laivā. Man ir siksniņa no Johana, kas arī ir kopā ar mums tagad no Zviedrijas. Viņa ir pilnībā izbalējusi. Tu viņu tā kā nost vispār neņem? Nē, nekad neesmu noņēmis. 3 gadus, man liekas, viņa ir virsū un nu, ar ēnkuriņu. Un tad, bet nu, viņi ir tik ļoti izbalējuši, kad man nu, tā kā gribētos nomainīt. Un es tam Johanam uzrakstīju, un viņš priekš manis atveda. Tagad mēs trešdien vakarā satikāmies. Un viņš atveda, bet tajā pašā laikā nu, man namiņā stāv jauna, bet es viņu neesmu noņēmis nost, tāpēc, ka man liekas, ka es pakāsīšu Mojo. To, nu, kas ir, jo viņi ir uzkrājusi nu, tādu foršu enerģiju un foršu zivs viņi man ir atnesusi. Un man liekas, tagad es viņu noņemšu nost, uzlikšu jaunu. Nu, nē, nu, es pagaidīšu, tagad ir, kas mums ir piekdiena. Nu, tad rītā mums ir tie savstarpēji mazie mači, tad rītā izbrauksim krastā. Pirmais, ko es izdarīšu, es uzlikšu jaunu. Jā. Bet nu, tas jau visādi šitādi te ir nu, katram. Jā, pilnīgi stulbi. Nu, teiksim, laivā jābūt ir tam vai kaut kam citam. Vai, nezinu, citi valk zeķes tur vienā krāsā vienu, otrā krāsā otru. Bet jā, nu, tas tādas, bet tas, man liekas, ir superīgi, nu, kad tas piedod tādu papildus foršumu tajā, kad tu copē. Es nemāku izskaidrot. Man drīzāk tas liekas, ka tas tev baigi svarīgi, tādēļ tev ir tādas lietas. Jā, nu, droši vien, jā, bet man liekas, ka tas ir, ir prieks par to. Domā, ka pieķersies? Nē, es domāju, vai viņi ir
Tā bija kā nāve aizgājis vai kāds viņu tur ir. Mēģināju sapēst. Mums ir zivs. Mani jūs tomēr izčakarēt. Ne, sava mūra izčakarē, bet maziņš viņš ir. Bet jātais bildi tāpatās. Jā, protams. Sniegsim ārā savu muriņu. Bet tik pieklājīgi. Vakar nevienu tik dziļi nebija jādus, kā šitais te. O, filmējās ļoti labi. Īstais izmērs, ko bildēties, bet labi. Pagaidi jāuztais pareizi. Labi, vismaz. Bet man liekas, tā bija tā, kas man 3 reizes mēģināja. Cik viņa svar, man būs svars jāieliek? 200 gramu, ok. Nu labi. Es viņu nebučoju, bet ej zivtiņa. Vai divs aizbrauc? Man ir zivs! Nē, labi, vismaz mums sarās ielikt. Ir, jā, man arī ir. Tev arī ir? Bija, nav vairāk. Nav vairāk. Vēl viens mērīt. Netaisīs vec. Man toč bija un lielāka bija. Un norāvās. Tā mēs tad dupus to ceram. Arī nāšta pēdas. Labi. Vismaz izkasījām. Ko nāšta pēdas. Šitais varētu būt tēviņš un kāda mammīte bija iekampusi, jo nepatika, kad uzbāžās. Ko, laižam, lai aug liela un rasna. Māris sāk smaidīt uzreiz. Jā. Man es lielāk nekā manējā uzreiz labāk. Nu, protams. Kāpēc maijā ir aizliegts rīkot sacensības? Tā ir pašvaldība lēmusi, kad organizēt sačus šeit nevar. Ar domu, kad sportisti izsitīs tās zivis vai kā, es nezinu. Jo, manuprāt, tieši pretēji sportisti ir tie, kas, jā, viņi noķers, viņi nobildēs un viņi to zivi atlaidīs. Tas ir, viss, manuprāt, humānākais un veids, kā popularizēt vispār līdzekļu ķeršanu Latvijā. Tas nav kaut kā tā kā aizspriedumi pret to tāpēc, kad, sportu? es nezinu, manuprāt, tas tikai tīri mans viedoklis, kad pašvaldība uzskata, jā, kad atbrauks sportisti, izslānīs to ezeru sausu. Nezinu, jo jau sen ir tā, kad, teiksim, kad ir Latvijas čempionāts, tad sportisti brauc, viņi nobildē zivi un ir obligāts nosacījums arī atlaišanas video. Līdz ar to, tieši ko sportisti var kaitēt. Mans personīgais viedoklis novērojumi, tā cilvēkam bišķiņ no malas, ka tie, kas visētiskāk izturās pret zivīm, ir tieši sportisti par spīti tam, ka viņi var noķert. Jā. Savukārt cilvēks parastais... Būs tas, kurš vienkārši piestīs pilnu laivu, izvadīs krastā un viņam cerēs, ir ka viņu nospļauties. nepieķers. Viņam ir nospļauties par rītdienu, viņam ir nospļauties par nākamā paudzē, Tieši viņam tā. ir nospļauties par nākamo gadu. Tie cilvēki, kas saprot un māk to zivi noķert, viņiem tā zivs rūp. Vismaz tāds ir mans iespējas. Nē, tas ir arī manējais viedoklis. Tas ir precīzi tas, jā. Un kāpēc pašvaldība noņem iespēju attīstīties un nopelnīt arī vietējiem, visiem kempingiem un visiem. Mēs katru gadu, labi, mēs paliekam ezerpriedēs. Tā nav reklāma, bet tur ir forša opcija, ka tur ir, kaut 10 namiņi, un mēs savācamies čomu bariņš liels, mēs esam, kad 30 cilvēki. Attiecīgi mēs tos namiņus nobukojam un tādu. Ja, teiksim, te notiktu Latvijas čempionāts, es domāju, ka būtu ne tikai ezerpriedes, bet pa rajonu visam ezeram apkārt ir namiņi.
Bet viņi degradējās, tāpēc, ka viņiem nav opcija paņemt kaut kādu peļņu. Labi, ok, ir vietējie kaut kādi copmaņi, kas atbrauc un paņem un tā un šitā. Bet kāpēc pašvaldība neļauj rīkot sacensības šeit mājā? Nu, tas man nav saprotams. Tas ir, nu... Jo cik te tu galu galā te atstāji tā parēķini? Tu jau aizbrauc uz vietējo veikalu, tu aizbrauc uz tankšķēli. Tieši tā, nu tas ir viss ir vietēji. Jo, es nerēķinu to naudu, bet es pieļauju, ka es tāpatās kaut kādus 500 eiro es būšu atstājis šitajā Valmieras pašvaldības budžetā. Bet kāpēc aizliegt to, kas ir publisks? Nu, ne publisks, ok, jā, šitien ir licencētā makšķerēšana, un te ir tā 6 eiro dienas licences, ko mēs pērkam, un tas tā kā ir ok, bet 1 eiro vēl paņem mana cope. Tas ir fantastisks ezers, un es vienmēr atbraucu šajieni 3-4 dienas mājā, lai mēs, tie džeki, kas mēs te esam, mēs atvalkamies tās līdekļus, lai visu gadu ir mieriņš no tām līdekļu copēm. Un cits tāds, jā, ok, mēs tur BAM Laiva līgā arī startējam un startēsim arī šogad. Par to arī būs video materiāli, protams, bet to kaifiņu sev dabūt, Burtniekā, maijā, nevajag nekādu Zviedriju, nevajag nekādu Somiju. Viss ir te pat pie mums. Un šogad arī Latvijas čempionāts būs šeit jūlijā vai augustā, neatceros. Tīri dēļ tā iemesla, ka maijā šeit sacensības ir aizliegtas. Tas, kas šeit notiks jūlijā, augustā, būs tas, kad pilnīgi visi līči, kur mēs tagad copējam, jebkurš copmenis, kurš zina, ka te maijā var copēt, viņi visi būs aizauguši. Tā, ka pilnīgi, tur nevarēs pat offset iemest, tur būs tā, ka viss liks. Un atliks džigot pat nosacītajām kantītēm asarīti. Un, ja ezers ir nosacīts līdz 3,5 metri, tad tās kantītes ir no 2 metri uz 2,1. Es zinu, ka šeit ir vietējie, kuri zina, kur tie asari ir. Un es pats esmu forši ķēris, tā pati kūkurīšu sēre, ko es domāju, ka daudz zina. Bet jā, arī par to kūkurīšu sēru runājot, ir forši, kad vietējie saprata un uzlika tur liegumu. Tas nozīmē to, ka tur bojām ir atzīme ne tikai pie kūkurīša, bet arī salas galā un pie rūjas galā. Ir atzīmes, kur nedrīkst šobrīd līdz 16. jūnijam makšķerēt. Par to cepuru nostapēc, ka tur nāc to zandartu, jo es pats esmu kaut kādā maija beigās šeit bijis un uz džigiņa, mikrodžiga, ķerot asarus, ķēris 2-3 kilo zandartus, jo es cēlu vienkārši no līgzdām nost. Un tad te ir tas, es pat nezinu, kā to izskaidrot, jo no vienas puses vietēji saprot to, ko makšķernieki dara, uztais tās lieguma zonas, bet atkal no otras puses maijā aizliedz šeit uztaisīt makšķerēšanas sacensības. Kā ir salīdzinot ar citiem gadiem, vairāk un mazāk tās līdekas vai? Es teiktu, ka baigi tā situācija nemainās. Lai arī Bijors šeit stāsta, kad ir milzīga problēma ar baltajām zivīm. Pa daudz, pa maz? Pa daudz. Un tas tā kā traucē līdeku attīstībai, bet es domāju, ka... Kā tas ir? Viņam taču baltās zivis ir ēdamais. Jā, bet viņi nespēja apēst tik daudz. Tas ir resnas līdeks? Jā, apmēram. Bet, jā, kaut kā tā. Un, ka vajadzētu uztaisīt Burtniekā nozveju priekš tiem brekšiem, pličiem, raudām. Es nezinu, es neņemu spriest, bet, teiksim, mēs katru gadu šeit savācamies un katru gadu mēs tos savstarpējos mazos mačiņus uztaisam. Un, teiksim, pagājušajā gadu standarta izmērs bija līdekām 56, 60 un uz augšu.
kas man liekas ir ļoti veselīgs izmērs un daudz viņas bija. Nu, tiksim, mēs ar pārinieku laivā kāds 30 mērus noķērām. Un tas ir, tas ir tas, kāpēc mēs vispār uz šejien braucam. Tāpēc, kad ir tas kaifiņš un var patsupēt. Pagājuši vakardien tas skaita ziņā mēs dabūjām to skaitu, bet atkal pagājuši gadu vakardien mēs ķerām lielākoties zemmērus. Es nedomāju, ka tagad tur tie visi mēri ir izķerti un viss. Vienkārši viņas neēda vakardien, jo arī viss, ko mēs noķērām, bija knābīti āķis aiz ādas vai tiešām tā, ka tikko kā ieķēries. Jo tas pavasaris šogad ir bijis dīvains, viņš ir bijis gan augsts, lielākoties augsts, ir tur pāris siltās dienas bijušas, bet tas nenozīmē, ka visi līči ir spējuši uzsilt vajadzīgā temperatūrā, lai tā līdekļa paliktu aktīva. Kas un kā, protams, mēs tāpatās katru gadu maija vidū braucam. Ir bijuši gadi, kad mēs neķeram, ir bijuši gadi, kad mēs ķeram vaiprātīgi, bet es nedomāju, kad nozveja vai kaut kas ietekmētu to visu pasākumu. Cita lieta ir zvejnieki un tīkli. Līdekļs tīklos baigi neiet, bet iet zandarti. Un zvejnieki šeit ļoti labi zina, kur tie zvejnieki zandarti uzturās un kur notiek viņu kustība. Tad jābrauc uz šejienu un jāķer baltās zivis, ja? Masveidā. Jā. Tāds ir zinātnieku tāds uzstādījums, ja, ka te ir daudz pa daudz. Bet jā, pa zandartiem arī, atkal mēs spriedām par to, ka vajadzētu aizliegt rūpniecisko zveju Būrtniekā, bet pretī ir kaut kādi 5-6 restorāni, kuri dabūna zivis no šī Būrtnieka tieši zandartus. Bet, man liekas, tas vietējiem iedzīvotājiem arī savā ziņā ir tāds nopietns ienākuma avots. Svarīgs. Jā, bet es teiktu, ka tas ir svarīgs, Es vienmēr esmu teicis, ka nekad nebūs tā, ka iekšējos ūdeņus aizliegs rūpniecisko zveju. Bet mans uzskats ir tāds, ka tai zvejai ir jābūt ļoti, ļoti caurskatāmai. Jo pagaidām man liekas, ka caurskatāms ir viss pasākums, kas ir Baltijas jūrā, bet tas, kas notiek iekšējos ūdeņos, noķer tonu ar zandartiem, uzraksta, ka es noķēris 200 kg un neviens gailis pakaļ nedzird par to, ka vēl 200 kilogramu aiziet uz Lietuvu, Igauniju. Bet tas jau ir pieņēmumi, vai tas ir... Nē, tie nav pieņēmumi. Vai tās baumas? Tās arī nav baumas, es to visu ļoti labi zinu. Ir man... Tu lītās kāds tur rakstīs komentāros, kuru pierādījumi? Nē, pierādījumi kā tādi nav, bet teiksim, tie, kas ir šajā copu sabiedrībā un kam ir kontakti pa visurieni, tad tu vienkārši to visu dzirdi, bet kā to izkontrolēt, kā to pierādīt, nevar. Protams, jā, es saku, mazjūras zvejnieki, kas ir Rīgas līcis, Baltijas jūra, viņiem ir tik konkrēti tas, kad viņus ļoti bieži sagaida inspekcija tajā brīdī, kad viņi izbrauc ārā krastā un pārbauda tas, ko viņi tā kā norāda. Brauc projām. Jā. Ko viņi norāda savā tajā atskaitē un viņus pārsvar un viss. Bet tu domā, ka te nebauda? Nē. Tā ir problēma. Teiksim, labi, joks pa jokam, bet, teiksim, šodien mēs no rīta, kad ar Lindu satikāmies, atbrauc čomaki, kur arī laida iekšā laivu. Un viņi izrādās gan 1. maijā, gan pagājušajā gadā visu māju, cik viņi uz šeit bija braukuši.
Viņi bija nopirkuši nepareizo licenci, kas maksāja 3 eiro, nevis 6 eiro pa dienu. Jo vienkārši neizlasīju līdz galam, attaisa vaļā manas copas aplikāciju un, nopērk. Un viņi ir nocupējuši ar apziņu, ka viss ir kārtībā, bet nav kārtībā. Un kā viņi to uzzināja, tikai tāpēc, ka es šodien viņiem pateicu. Jo neviens pie viņiem nebija pierbraucis ne pagājušajā gadu visu māju, ne arī šogad 1. mājā. Lai arī šis ir licencēts ūdens, un te tai kontrolē ir jābūt stipri vairāk nekā kaut kādā pierīgā. Bet te kontrolē. Alūksnē kontrolē stipri vairāk. Tas arī ir skaidrs, bet, Tuņas, tas šito pateiks, nostīsies, un tagad sāks braukt uz šejienu inspektori, un tagad visi copmeņi tev nolādēs. Lai lādē, manuprāt, ir, lai viņi lādē, bet mans uzskats ir tāds, ka, ja no tevis kaut kādu naudiņu prasa par to, ka tu šeit copē, neatkarīgi, kas tas pa ūdeni, tad pretī ir jābūt konkrētai, ir jābūt, cilvēkiem, kas kontrolē to, ko tu šeit dari, laid iekšā zivis, vai, burtniekā pēdējo gadu laikā ir kaut kas ielaists, nezinu, neesmu dzirdējis. Es arī vienmēr un visur, gan rakstos, gan video, es teicu, ka alūksne ir ideāls piemērs tam, kas ir licencētā cope. Jā, pagājušajā bija tā, ka viņam tur vienā blakus līdzī un čomaki piebrauc klāt. Un pļāpājām, man bija, cik tur 1,50 m, kāds ir mānekli. Un es šitā te bija nolicis smakšķeri pāri bortam. Papļāpājām, minūtes 15. Džeka aizbrauc projām, es ņemu tagad kātu rokās, lai taisītu metienu. Un es nevaru pacelt to kātu augšu. Es domāju, kas ir? Aizķēries kaut kur aiz lēpes. Ir. Un reku ir arī šeit. Un nopietna kaut kāda milzīga, man liekas. Labi. Kā tu viņu tur esi notādāt? Milzīga. Apcinusies 3 reizes riņķī auklai, bet... Nav milzīga, maziņa. Nav galīgi, un viņa ir... Šajā laikam es pirmo reizi redzu. Linda bļauj, ka viņai vajag sačuku, un reku mums līdaciņa, un viņai bija āķis skaust, te iekšā. Un auklu 3 reizes riņķī. Man tādēļ likās, ka šausmīgi liela. Tu bildi neuztaisi. Es ļoti atvainojos. Labi, mums ir tā, ka es laikam šodien izceļos kā normāla blondīne. Jā. Pirmām kārtām noķēru kaut kādu zāli, ka pazaudējām vasaru. Jā. Tikko bija, copa bija, un man bija tāda sajūta, ka tur ir vienkārši mega monsters klāt. Vienkārši sajūta bija tāpēc, ka mēs acis šķērsām. Jā, acis šķērsām, auklu līdakai riņķī, un tā viņi pamanījās, viņi dabūt. Es pat godavārds nestādos priekšā, kā to var izdarīt, bet reku Linda izdarīja, jā. Tā kā mēs te nomocījāmies ar sliktu garstāvokli 2 stundas. Jā. Atbraucām uz vienu mazu līcīti, 5 minūtēs 4 līdeks un 3 copas kaut kādas. Kaut kas tāds, jā. Tā kā, Un Arvim bija 2 mēra normāli izmēri. Man tāds maziņas, bet kaut kāda līdaku kamasutra ar sava mūra kaut kādā mistiskā veidā, kad es laikam viņai pa galvu trāpīju. Jā. Nē, bet to es saku, man liekas, varētu uzrakstīt žurnālā, bet pat nevarētu uzrakstīt, kā dabūt gatavu, kad skaustās starp acīm ir āķis, un vēl 3 reizes riņķī ir aukla zivī. Bet reku operators māk. Šitais ir burtnieks klasiskajā izpausmē, cik mums ir 2 minūtes laikā 3 līdeks. Pirms tam mēs neķērām vispār neko. Bija kaut kāds cops, kaut kas, bet jā, Un tagad pēkšņi pavērās. Un jābrauc krastā. Un mums jābrauc krastā un beigt video, jā.
Tāpēc, ka man ir atbilkuši džeki, un man viņi jāieved ir iekšā. Tā kā operators ir jāmet ārā no laivas. Jā, nāk tā kā valis. Bet reāli pavērās. Nu, reāli pavērās. Jo mēs šitajā vietā te sēžam, nu, cik mēs te esam, pusstundu un pēdējās. Paveicās. Kurš? Paveicās. Paveicās, jā. Bet, nu, ritīgi pavērās. Bez mazliet gribās vēlreiz iemest. Tu tikko teici pēdējo reizi. Nu, Es iemetīšu pēdējo reizi. Jā, bet zin kā, ja pēdējā reize izvēlas, tad gribās vēlreiz Nu, tad pēdējo reizi jāmet atkal ir. Nē, tad sačakarēsi mojo. Nē. Jautrākā copa manā mūžā. Linda jautrākā, man kārtējā, bet beigas bija foršas, jo tur, kur mēs vakardien treniņos atradām zivis, es Lindu vedu uz turieni, jo gribējos jums parādīt kaut kādu zivi. Un mēs gandrīz 3 stundas ūdenī. Patiesībā mēs izrunājām visu politiku, veselības Jā. problēmas, vitamīnus, kādus dzeram. Jā, bet mēs vēlnu nevarējām noķert. Un, bija kaut kāds tukšās sopīts un kaut kas, un tad atbraucām te uz vienu līcīti, kur arī vakardien bija. Un no sākuma arī nekā nebija šeit, bet tad pēkšņi kaut kas uztaisīja. 10 minūtēs 5 līdzekļus. 10 minūtēs 5 līdzekļus. Pat vairāk, man liekas, bija beigās. Izvilkāmies 5. Jā, izvilkām 5, bet copas bija. Viens šķērsām. Te bija forši, jā, tā pēdējā 5 minūtes bija jautri. Brauciet. Jebkuram spinningotājam, ka patīk līdzekļus, iesaku ārbrauciet uz Burtnieku. Tagad ir vēl mēneša vidus, vēl kaut kāda nedēļa, pusotra. Brauciet, varēs forši pavilkt. Būs uzsils tagad šitās dienas sola ap 20 grādiem. Lēpes iznāks vēl vairāk ārā, un par tām lēpēm mauciet, jo mums ir, labi, šitais ir manējais favorīts, tas nevienam nav jāizmanto, neizpērciet tā, lai man pašam paliek, bet jā, tā ir basariņa. Vairāk pa 3 gramiem džigalu nevajag likt, jo, ir sekls. 3 grami džigalu viņa šitais. Linda šodien iznīcināja man 2 savamurus. Var tiešā iznīcināja, reku šitā, ja. Jo, principā viena līdaka, vienai savamurai kapi. Bet savamura, tas ir tā ir klasika, kas vienmēr būtniekā strādā. Tad, ja nevarat izlūkties uz neko copi, tad uzlieciet savamuru. Bet es teiktu, tad liekat offsetā būs. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Paldies, ka noskatījies. Mēs maucam krastā, jāuzcep gaļiņa un jābrauc atpakaļ iekšā. Čau!